Čau, čau, mīļie! Nākamā prāta kļūda. Šī jau būs septītā, jā. Un tā ir personalizēšana. Un šī ir, kur ir mūsu vainas sajūta pilnbriedā. Jo mēs uzņemamies atbildību par visām tām lietām, par ko esam atbildīgi mēs, plus par tām lietām, kas īstenībā nav mūsu kontrolas zonā un ko mēs nevaram ietekmēt. Piemēram, kāds atnāca uz mūsu ballīti un viņam nepatika, viņam nebija labs garstāvoklis, viņš neatpūtās un viņš negribēja tur runāt ar cilvēkiem un tā. Un mēs to uztveram, ka mēs esam vainīgi pie tā, tāpēc, kad varbūt mēs nenorganizējam to ballīti, varbūt mēs viņu tur neiesaistījām, neizklaidējām, bet varbūt viņam vienkārši bija slikts garstāvoklis, varbūt viņam vienkārši negribējās šobrīd ballēties, ja? Mēs uztveram to, ka tā ir noteikti obligāti mūsu vaina. Ja, piemēram, bērni strīdas vai kašķājās, tad noteikti tā ir mūsu vaina, jo mēs esam kaut kādā brīdī to ieaudzinājuši vai iemācījuši, vai mēs esam slikti vecāki un noteikti nodevuši kaut kādu problēmu mūsu bērniem. Bet bērni vienkārši strīdas, tā ir daļa no viņu mācīšanās procesa, kā viņi izprot komunikāciju, konfliktu, kā viņi sajūt savas emocijas, izpauž tās un tā tālāk. Ja? Mēs uzreiz paņemam to vainu uz sevi, ja, šajā gadījumā. Ja mums bizness neizdodas, bankrotē, ja, piemēram, mēs uzreiz visu vainu uz sevi, mēs tur nedarījām pietiekami daudz, mēs nelasījām, nemeklējām informāciju, nemēģinājām daudz jaunus veidus, lai to uzturētu. Ja? Bet iespējams vienkārši ārējā situācija ir tāda, ka tieši šim biznesam bija ļoti nelabvēlīga un nesanāca, ja? Un nevienmēr tas ir jāuztver personīgi, ja? Un dažreiz ir pat tā sajūta, ka mēs kaut kur noklausamies kādu vārdu, cilvēks sarunājas savā starpā, un mēs padomājam, ka noteikti tas vārds ir attiecināms uz mums, un viņi runā noteikti par mums. Un šis ir arī tas, kur domu lasīšana pilnbriedā liekas, ka visi domā par mums, visi mūs aprunā un runā mums aiz muguras. Kognitīva behaviorālā terapija parasti forši paņem šo ar humoru. Viņš saka, tu neesi tik svarīgs, ja? Tu neesi pasaules centrs. Un tas ir tad, kad cilvēkiem ir tā sajūta, ka kāpēc tas viss notiek ar mani? Katram cilvēkam notiek daudz lietas, dažādas viņa dzīvē. Tas nav viss par tevi, tas nav viss tava vaina. Šis var būt arī jau kā īstenībā diezgan egocentrisks skatījums, ka viss pasaule griežās ap tevi. Tas var būt arī daļa no narcisma pazīmes, ka kāpēc viņi visi tā pret mani, ja? Kāpēc tas notiek ar mani? It kā neitrāls situācijas, kas varbūt ir negatīvas un dažādas un izaicinošas, liekas, ka tas notiek ar mani. Ja? Citi to sauc arī par tādu dieva sindromu, ka tu uzņemies visu to atbildību uz sevi. Ja? Liekas, ka tas viss ir par tevi. Tas ir skaidrs, ka tas ir destruktīvi un neveselīgi un nepalīdz mums nekādā ziņā būt veselīgās attiecībās pašam ar sevi un arī ar citiem cilvēkiem. Šie cilvēki parasti sevi ļoti vaino pēc konfliktiem. Viņiem šķiet, ka attiecībās viss, ko partneris dara, ir kaut kādā veidā viņu vaina vai sekas viņu darbībām. Un palīdzēt tev šajā varēs šādi vārdi. Es neesmu pasaules centrs. Viss nenotiek tikai par mani vai dēļ manis vai ap mani. Un citu. Un līdzīgi kā ar citām prāta kļūdām, ļoti lielu darbiņu, lai tās atbrīvotu un sevi atbrīvot no tām, paveic apzinātība. Tas fakts, ka mēs apzināmies, ka ir tāda prāta kļūda, ka es domāju šīs lietas, es viņas pierakstu, piemēram, kādās situācijās es viņas domāju, un tad es pierakstu kaut kādas alternatīvas lietas, kā es vēl varu skatīties uz šo situāciju, ja? Kādi vēl, piemēram, varētu būt iemesli, kādēļ šis notika. Un tad tu saproti, ka tavs redzējums vai tava prāta kļūda nav vienīgā patiesība. Tā ir tikai viena no domām, kuram tu esi noticējis. Ja? Tas iedod ļoti daudz, lai mēs viņus atdalītos, athipnotizētos
un dzīvotu brīvi un sāktu veidot jaunu, veselīgu iekšējo dialogu. Tev noteikti izdosies.